Tagad Dāvim ar Arturu būs tāds interesantāks fanzija jautājums. Ja tehniskajā skatītos nevis uz bremzēm, bet uz to, cik labi auto piestāv pie mūsu šodienas outfita, ko jūs izvēlētos man un Leldai? Ok. Tā. Es domāju, ka Leldai noteikti piestāvētu Range Rovers, melnais kumeļš. Tas varētu būt noteikti. Varētu būt kaut kāds Lexus. Melns sedans GS. Jā, melns Lexus, kas vēl varētu būt stilīgs Audi Q7 vai Lamborghini Urus. Jā, nu, tu jau ar tām asajām, tām maliņām. Jā, Lamborghini Urus. Es zinu, es viņu skatījos vēl tikko nesen, jo ir tās mašīnas Build Your Dreams. Nē, Dream. Kāds jaunas elektromašīnas par salīdzinoši lētu cenu. Cik viņas tur maksā? 35,000? Tā ir ok, jā. Nu, protams. Un tā fasāde ir līdzīga kā Lamborghini Urus. Jā, viņi kaut ko pakopējuši. Jā, viņi tur no visiem bišķiņ kaut ko pakopēja, bet tā mašīna ir super forša. Es nezinu, kāds tas tagad sanāk šo mašīnu iesaku. Es nezinu, bet vienmēr sakot, man izskatās labi, vai ne? Tu tā kā kastomizē mašīnu kaut kā pēc tavām iegribām? Nē, viņi paši to dara. Pati pa sevi izskatās. Viņi paskatās, Poršam kaut kas labi izskatās, Lambo kaut kas labi izskatās, Renault kaut kas labi izskatās, saliek kopā, hops, jums lētāks modelis un visu pa bišķiņai. Un iekšā viss ir tāds, tur tas displejs griežās, manuprāt, 180 grādos. Jā, viņi tādi diezgan luxury ir uztaisīti. Jā, tad ātruma pārslēgs ir tāds tā kā kristāla bumba. Wow. Kaut kas skaists, kaut kas tiešām foršs. Nu, šodien, es neesmu klasiski apģērbusies, bet tāds skrienamais. Kāršērings pat piestāvē. Bet labs kāršērings noteikti. Tesla, jā, īstenībā tāds, kaut kas uz IT pusi tāds, brīvais stiliņš tev tā izskatās. Tesla īstenībā labi izstītos. Vai kaut kas retro? Retro? Jā, retro kā denims un tā tālāk, un no kaut kāda varbūt vecā mērša izkāp. Mūsu mini, ko mēs sarkanais arī labi izstītos. Varētu būt. Man nepatīk. Nē, man mazas mašīnas tā kā nepatīk. Nē, pārtībāgas man patīk, bet man nepatīk priekš savas ikdienas. Pagaid, es izdomāju. Tev vajadzētu tādu stilīgu, lielu tādu track, track ar to aizmugurējo to kāsu. Piekapi to. Tā kā Hilux vai Dodge Rams, kaut kas liels, supermašīnas. Godārs, man nenormāli patīk. Yeah? Tu iekāp tajā mašīnā un tu redzi visu pāri, visi tevi redz, viss ir super. Man tas patīk, kā Tronijas, kā īsa auguma esmu. Es vienmēr arī sevi mašīnās visaugstāk uzceļu. Es arī, bet es ietriecos parasti jumtā, un man tāds, labi, braucam apakaļ. Jā, un vai es nezinu, vai stūri nevaru pagriezties un pa augstu jau tā kā no sērijas, bet jā, man patīk, kā Tronija lielā brauc. Bet viņā diezgan pagrūti iekāpt, un viņš ir 6 metrus garš. Bet viņš labs. Jā, pārvietoties varētu būt pilsētā. Pilsētā parkoties neiespējami, tas nebūs. Bet... Tur pat kaut kur iebraukt pagalmā jautāt, piebrauc, skaties, nebūs īstais. Viņš pārbrauc sētai pāri. Jā, paneļu pagalmi, kur viss ir tāds sapučkāts viss vienā. Es vienkārši Amerikā tikko biju un pa tām platajām joslām ar tādu lielu mašīnu. Tur ir tā jauda. Te mums viss šaurāks. Mums ir ļoti šauri. Labi, nav tik traki kā Itālijā kaut kādā, bet... Itālijā tiešām brauc ar tiem Fiat 5 mazajiem. Sadaudzīgi pilnīgi. Latvijā tie ceļi ir vienkārši tik plati. Un mēs atkal te Latvijā mums ir tik šauri. Jā, un bedres tikai... Ok, tas bija jūsu final atbilde. Varētu būt arī kaut kāds busiņš, ne? Busiņš? Es gaidīju Porsche, bet stilīgs busiņš. Un tā. Nē, bet stilīgs busiņš, kaut kas līdzīgs tā kā Scooby-Doo busiņš. Ar riepu priekšā, tā kā hipijiem. Klausies, es zinu, olu bus. Es saku retro. Olu bus, jā. Vot tās busiņš jāsaģot. Tāds stilīgais, nevis parastais tāds tranzīts, tur pusapulis, kur tu iebrauc. Labi, Lārs vienkārši gaida, ka viņai pateiks Porsche Makāns vai Taikāns. Jā. Paldies. Paldies, man vairs neinteresē.